Nākamajā cīņā jau būs jaunāki zēni. Mēs redzēsim savā starpā cīnāmies Aleksandru Starkovu no Golden Glory. Tas nav tas Aleksandrs Starkovs, slavenais karatē treneris, kurš savulaik ir, ne savulaik, bet vēl joprojām gatavo Edgars Grīveri Combat karatē un MMA cīņā. Un viņš boksēsies LNK pārstāv Bruno Repu. Pirmais rauns un uzreiz vērsim pie ragiem ķeras Aleksandrs Starkovs, nedodot Bruno Repam iespēju adaptēties situācijai. Jākaļ dzelzs, kamēr karsts visticamāk. Tā uzskata Aleksandrs Starkovs. Aleksandrs Starkovu trenē Rolands Mikalauskas, labi zināms treneris gan, kurš gatavo sportistus, kurš startē kickboksu mačos, boksa un arī MMA cīņās. Ļoti dominējuši iesācies šis rauns priekš Aleksandru Starkovu. Reps vēl nespēja salauzt šo ofensīvu. Daudz trāpījumu šobrīd no Starkova puses. Reps gan viss ir apēdis. Вот так, еще левая, левая, вот так, хорошо, хорошо, левая. Закручиваем, все правильно, не борись, кручи левая, вот так, кручи левая, вот так, умница, умница, кручи левая, говорю, левый, вот так, еще, вот так, еще, умница, левый, вот так, и в сторону, левый, вот так, Залип, еще, Влад, ты залип. левый, вот так, умница, левый, Чуть сдвинься, вот а так, то не вижу. левый. 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 Вот так, еще. Ты левый. Левый. Вот так, умница. Лучше. Лучше левый. Paguruši puiši. Ar enerģijas trūkumu viņi nevar sūdzēties. Nu ko, pirmais rauns ir noslēdzies. Хорошо, молодец. Katrs sportistam ieņem savu stūri. Kāds dodas pie savu treneri. Nu, visu laiku šo visu cīņas garumā mēs varam dzirdēt komentārus no Rolanda Mikalauskas. Arī viņš mūsu ekrānos dodot norādījumus savam audzēknim, Aleksandram Starkovam. Nu, Aleksandrs pirmo raundu dominēja, viņš viņu bez šaubām ir arī uzvarējis. Savā īpašumā savācis 10 punktus. Tur, es domāju, bez variantiem. Nu, redzēsim, ko tad liks pretī viņam Bruno Reps. Lūk, arī Bruno, viņa treneris Vjačeslavs Kidanovs, arī bijušais kickboksers, boksers. Tagad viens no Latvijas vadošiem katmaniem. Jūs vienmēr jūs visās cīņās redzēsiet Latvijas bokseriem, viņš kā asistents, kā katmans. Šos Kidanovs, viņš ir tāds ļoti daudzpusīgs, viņš ir gatavs vienmēr attīstīties, iet uz priekšu. Un līdz ar to katmanu profesija mums Latvijā bija ilgstoši vakanti. Un tad bija čaļi, kas nāk no boksa sabiedrības, arī paņēma šo arodu savās rokās un dod profesionāli to dara. Arī ārzem bokseri izmanto viņu pakalpojumus, tas jau ir ļoti labs kompliments priekš šiem speciālistiem. Redzam arī šis rauns, otrais pēc kārtas. Sācies Aleksandrs Starkovs zīmē. Starkovs iet uz priekšu, daudz izdara sitiens. Absolūti ieklausās savu treneru Rolandu Mikalauskas balsī. Rolands Mikalauskas šobrīd komentē visu šo cīņu vairāk no Starkova puses, kas jādara, kur korpusu viņš prasa.
Jā, uz šiem jautājumiem pagaidām Sarkovs neviroda atbild. Раз, два. Вот так еще. Тут же левая. Вот так. Вот левая. Тут же левая. Вот так. И в сторону. Сань. В сторону. Раз, два. Раз, вот так. И закрутил. Раз, два. Вот так. Еще раз, два. Вот. Просто работа. Левая. Вот так. И в сторону. Ручки. Левая. Вот так. Раньше. Выкидывай чуть раньше левую. Уже. Не бей размашисто. Уже бей. Вот, прямой, еще прямой, тут же, раз, два, концовка, концовка, концовку делаем, так, бьем, еще, концовка, вот так, еще работа. Otrais rauns noslēdzies. Rolands Miklausks diezgan skaļi. Visu arī varēja dzirdēt. Vēl viens rauns priekšā, draudziņi. Tieši tā. Все. Концовку прям точно показать, да? Чаще. Выкидывай левым чуть раньше. Понял? А снизу делай. А когда поджал, просто живот пробей. Нет, вот. Живешь вот. Меня понял? Вот так. И закручивай. Atkal mazie gladiatori viens pret otru uzreiz devās, pat nesasveicinājās, jo ambīcijas ļoti liels. Respekts pret treneriem ir ļoti liels. Treneri teica, ka jāiet, ir jāuzvar, jādara viss iespējamais, un to viņi arī cenšas arī realizēt šos vārdus. Treneri vārdus arī dzīvē. Nu, es pat esmu nedaudz izbrīnīts, no kurienes Starkovam tik daudz enerģijas. Nu, un arī, ja godīgi, Repam arī. Reps nepadodās. Reps varbūt piekāpjas izdarīto sitienu izdarīšanas skaitā, bet tik un tā viņš nepadodās. Viņš cīnās, viņš iet uz priekšu. Jā, viņš vairāk izlaiž, viņš daudz vairāk izlaiž nekā trāpa, bet pēdējās 10 sekundes, nu redzam, tas tā kā atkal tas kā signāls aiziet. Cīņa galā. Nu, es domāju, ka šeit viss ir skaidrs. Aleksandram Starkovam pacels rokā uzvarētājiem. Pagaidām tie ir tikai pieņēmumi. Atskanēs oficiālais verdikts. Tad jau mēs to varēsim teikt, ka rezultāts jau ir oficiāls. Nu, lūk, tagad oficiāls šis rezultāts ir tapis, un Aleksandrs Starkovs var priecāties par kārtēju uzvaru. Šoreiz LNK boksa atklātajā ringā. Un priecājas, protams, arī treneris Rolands Miklausks. Neslēpj smaidu kaut kur, slēpj, pagaidām viņš slēpj. Viņš pagaidām nesmaida, bet nu, viņš ir priecīgs, viennozīmīgi. Tu viņam arī fotogrāfijā tas parādīsies. Rolands pasmaidi. Rolands nesaprot, no kurienes nāk šī balss, kas iesaka pasmaidīt. Lūk, arī Vjačeslavs Gibdanovs paspiež roku otram trenerim, Rolandam Miklauskam. Roland pasmaidi, jā, viss kārtībā. Rolands paklausījās, beidzot pasmaidīja.